Нам все аплодировали, некоторые встали, красиво, да? Tev gan deguna nogāja, tas nekur viņš ir, un pats nedaudz galā. Nekur tas, kur notupīs, ja? Galā, vai rinda atsvēdās viņš, rekur? Jā, jā. Žaketi nāk. Jā, tu man teici pagājušreiz, es atceros. Jā, bet tagad viņš domāja, ka šodien neatnāks, bet ir atnāks. Tas uzmanīgi. Godātie represētie, esat visi mīļi sveicināti 27. salidojumā. Salidojuma svinīgai atklāšanai vārds politiski represēto apvienības priekšsēdētājam Tālim Veismanim. Lūdzu. Labdien, Sibīrijas māsas un brāļi! Labdien, Saeimas priekšsēdētājs kundze Mieriņas kundze, Saeimas deputāti, Rīgas domas vicemērs, ministri kungi, Ogres mērs, deputāti. Šodien atļausiet atklāt Latvijas politiski represēto 27. salidojumu. Šodien mums delegācija, es atvainojos, arī Kalnietes kundze, mūsu māte represēto. Jā. Un arī šodien mums ir Lietuvas delegācija. Mums ir Polijas delegācija. Mums ir Igaunijas delegācija. Atļausiet ienest politiski represētās apvienības karogu. Ienest politiski represēto baldi. Tāli uz otro pusi pagriezies. Latvijas valsts himna.
Paldies! Es priecājos šodien redzēt ikvienu šeit. Ikvienu cilvēku, es teikšu godīgi un atklātu, mūsu cilvēku. Jo šodien gan pasaulē, gan šeit ir svarīgs brīdis satikties, redzēt vienam otru, samīļot, sasveicināties. Tas laiks ir jāsaka tāds briesmīgs. Nepavēlti šodien ir arī pārstāvis no Ukrainas armijas šeit. Šeit ir cilvēki, kas ir bijuši tur, kas ir pieredzējuši šīs šausmas. Un jāsaka tā, neskatoties uz visu, mēs esam sveiki, mēs esam veseli. Mūsos ir prieks, mūsos ir laime, mēs dzīvojam, mēs esam laimīgi. Mēs zem laimīgas zvaigznes dzīvojam. Un es gribētu teikt tā, visi man prasa, cik tad mēs esam palikušies. Bet es vienmēr saku, mēs esam vairāk palikušies. Ir valdība pieņēmusi, un Mieriņas kundze arī to apstiprinās. Mūsu politiski represētajiem nāk klāt cilvēki, kas ir izsūtīti, notiesāti kā politiski nevainīgi cilvēki, kas ir bijuši psihi-neiroloģiskās slimnīcās, un valdība ir pieņēmusi lēmumu, ka šie cilvēki ir rehabilitēti. Rehabilitēti varēs to arī Saeima, varēs rehabilitēt arī prokuratūra. Un es aicinu šodien visus tie cilvēki, kas zina tādus cilvēkus mūsu vidū, aicinu viņus uzdrošināt, iedrošināt, lai viņu tiktu, viņiem bija atņemts tiesības, viņiem bija atņemts ieroču tiesības, viņiem daudz kas bija atņemts un nepamatot par to, ka viņi nepakļāvās šai padomju varai. Es aicinu, kas zina visus šos cilvēkus, viņi tūlīt būs mūsu vidū. Pagājušajā gadā mēs bijām 8045, šogad mēs esam 7557. Tātad ir aizgājuši 488 mūsu vidus cilvēki. Šodien es gribētu tā dabraudu, bet tas nekas. Es šodien aicinātu visus kā vienu būt vienotiem, satikties, parunāties, apsveikt vienam otru un būt vienotiem kā nekad. Ticiet man, mēs nezinām šodien, mēs nezinām, kas var būt rīt, varbūt parīt. Mēs esam kara priekšā. Un šis karš faktiski notiek gan uzlidojumi, gan dažādi izaicinājumi. Tas mums viss, tas ir un tas vēl ir priekšā. Esam modri, esam stipri, esam laimīgi. Ar klusumu brīdi šodien godināsim to, kas mūsos vairs nav. Paldies! Dažādu apstākļu dēļ šodien bija aicināts ar valsts prezidents. Viņš nevarēja ierasties un lūdza nolasīt vēstījumu jums. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vēstījums 27. Latvijas politiski represēto personu saldojuma dalībniekiem Ikšķilē. Godējamie saldojuma dalībnieki, šodien kā ik gadu salidojumā Ikšķilē tiekas Latvijas politiski represētie, jo ir pagājis vēl viens gads brīvā un neatkarīgā Latvijā,
kur savulaik veidoja un kam ticēja represēto ģimenes. Un par šo ticību viņi tika sodīti. Atmiņas par represētiem var šķiet neticams, neiedomājams, taču tās šausmas 41. 49. gadā notika un piedzīvot to nevar aizmirst. Un par to ir jārunā skaļi. Ir jārunā skaļi represētiem un represēto ģimenēm, jo tas ir svarīgs Latvijas vēstures lapus. Un dažkārt svešās varas pārdarījumi ir tik smagi, ka par klusumu vārdiem kļūst daudz nozīmīgs. Paldies ikvienam, kurš turpina stāstīt savu stāstus par piedzīvoto Sibīrijas lēģeros, jo tas ir svarīgi mums visiem, bet īpaši Latvijas jaunajai paaudzei. Dāmas un kungi, ar jūsu līdzdalību Latvija atguva brīvību. Mūsu vissvarīgais uzdevums ir nosargāt Latvijas neatkarību, un represēto pieredzi palīdz apjaust, kas likts uz spēles. Turēšanās kopā ar savējiem ir palīdzējis visos laikos. Šādi salidojumi ne tikai atgādina represētiem, ka viņi nekad nav bijuši vieni. Tie ir atgādina mums, cik svarīga enerģija un ideja izmantot savas valsts, savas brīvības nostiprināšanā. Lai brīnišķīga diena zem brīvām Latvijas debesīm, lai stipra veselība un pārliecība par mūsu Latviju. Patiesajā cieņā Edgars Rinkevičs. Paldies, par pārējo runāšu vēlāk. Jūs uzrunā Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Lūdzu. Cienījamie klātesošie, augsti godātie Latvijas politiski represētie, man ir tiešām gods un lepnums būt šeit jūsu vidū. Un var jau teikt, ka lietus arī ir simboliski. Simboliski tāpēc, ka debesis raud par to, ko jūs esat piedzīvojuši savulaik, lai šodien mēs dzīvotu brīvā Latvijā. Es sveicu jūs šajā īpašā tikšanās reizē, jo vienmēr ir prieks satikties. Prieks satikties un aprunāties, un kā jau kolēģis teica, jūs paliek arvien mazāk, bet tas nenozīmē, ka mūsu atmiņas paliek mazāk. Mēs par to runājam un par to pieminēsim vēl ilgi un ilgi. Un tepat līdzās plūst Daugava, mūsu tautas likteņu upe, Latvijas spēka, brīvības un mūžības simbols. Tās plūdums glabā mūsu tautas atmiņas, spēku un cerību, atgādinot, ka pat visgrūtākajos laikos dzīvība un ticība turpina savu ceļu. Tāpat kā Daugavas plūdums, arī jūsu likteņi, pārdzīvotās sāpes un nesalaužamā ticība Latvijai ir kļuvusi par neatņemamu mūsu valsts, vēstures un sirdsapziņas daļu. Un jūs redzat, šeit viss notiek maģiski, jo arī lietus ir beidzies. Un mēs nekad, kā jau es teicu, nekad neizdzēsīsim no mūsu tautas atmiņas šos baismīgos notikumus. Un vienīgais, ko mēs varam visi vēlēt mūsu mātei Latvijai, mums visiem, lai nekad šīs baisās vēstures lapus neatkārtotos, lai mums vienmēr Latvijā būtu miers, lai nebūtu karš, lai būtu cilvēki, kas spēj mūs vienot, nevis šķelt, lai būtu tie, kas iedves mums ticību dzīvot un labākai Latvijai, nevis tie, kas mūs baida. Un tieši tāpēc gribu teikt, ka cilvēka garu nav iespējams salauzt. Ja sirdī dzīvo mīlestība uz savu zemi, uz savu tautu un galu galā arī pašiem uz sevi, jo nevelti saka, mīliet paši sevi, tad arī citi jūs mīlēs.
Es varu tikai noliekt galvu un no sirds jums pateikties, ka tieši tajā laikā jūs bijāt tie, kas varbūt samaksāja visaugstāko cenu, bet ticiet, tā nav velta, jo tieši šodien mēs varam būt un dzīvot brīvā Latvijā, un tā ir visaugstākā cena. Miers uz zemes ir augstākā cena, kādu mēs varam vēlēties. Un tāpēc mūsu pienākums ir ne tikai glabāt atmiņas par netaisnībām, ko mēs esam piedzīvojuši, ko jūs esat piedzīvojuši, bet arī turpināt atjaunot vēsturisko taisnīgumu. Un ieklausoties līdzcilvēkos un uzklausot to pārdzīvojumus Saeimā šī gada sākumā, tika pieņemti grozījumi likumā, ar kuriem tika novērsta ilgstoša netaisnība pret cilvēkiem, kurus okupācijas režīms politisku motīvu dēļ nepamatot ievietoja psihiatriskajās ārstniecības iestādēs. Šie cilvēki tika sodīti nevis par saviem nodarījumiem, bet par pārliecību, drosmi un savu uzticību patiesībai. Pieņemtie grozījumi likumā par politiski represētas personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem ir vēl viens solis, lai pārciestais tiktu pienācīgi atzīts un šiem cilvēkiem būtu iespēja saņemt politiski represētās personas statusu. Tas ir mūsu valsts cieņas apliecinājums cilvēkiem, kuri cieta par Latvijas brīvības ideju un cilvēka cieņu. Es novēlu, lai jums visiem ir stipra veselība, miers un gaišas dienas kopā ar saviem vistuvākajiem. Lai bērnu un mazbērnu smaidi dod jums spēku, prieku, lai draugu klātbūtne sniedz jums gandarījumu, nebūt vientuļiem. Un lai ikdienā izdodas pamanīt un novērtēt visu to labo, ko dzīve mums patiešām sniedz. Turēsim gaišumu savās sirdīs, kamēr dzīvos atmiņa, pateicība un mīlestība par Latviju, tikmēr stipra būs arī mūsu valsts, mūsu tauta, mūsu zeme. Dievs svētī Latviju un Dievs svētī jūs! Pie mikrofona lūdzu Ogres novada domes priekšsēdētāju Andri Krauju. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, ministra kungs, mīļie politiski represētie, klātsošie. Un ir liels gods jūs sveikt šodien šeit Ikšķelē, Ogres novadā, jo 27. reizi jūs sanākat kopā, jūs ne tikai dalāties savās atmiņās, bet arī nododot viens otram savus stāstus, savu pieredzi. Vārds salikums politiski represētais, tas ir, es pateiktu, tāds sinonīms tūkstošiem skaudru dzīves stāstu. Tas ir laiks, kad tika izjauktas ģimenes, tika zaudētas mājas, tika atņemtas bērnības un kopā būšanas laiks. To mēs jums nevaram atgriezt, to nevar atgriezt neviens. Bet ir viena lieta, ko nespēja atņemt neviena pat visskarbākā un visagresīvākā vara. Tā ir mīlestība pret tēvzemi, tā ir mīlestība pret savām mājām, tā ir mīlestība vienam pret otru. Un jūs esat pierādījums tam, ka šāda mīlestība dod spēku izturēt visgrūtākos un visskarbākos pārbaudījumus. Šobrīd, kad tepat Eiropā mums atkal ir jācelā šīs tēmas par deportācijām, jācelā tēmas par okupāciju, par agresiju, jūsu pieredze ir tā, kas ļauj saprast, kas ļauj zināt, kas ļauj stāstīt mūsu bērniem, mūsu mazbērniem to, ka brīvība tas nav vienreiz izcīnīta uzvara,
ko var nolikt malā un uztvert kā pašsaprotamu lietu, bet tā ir lieta, par kuru bija jācīnās mūsu vectēviem, mūsu tēviem, tagad ir jācīnās mums un būs jācīnās katrai paudzei, mūsu bērniem, mūsu mazbērniem un vēl un vēl un vēl. Un paldies jums, ka jūs ar savu pieredzi mums ļaujat šo sajūtu, šo patriotismu nodot tālāk. Tāpēc vēlreiz man ir tas gods sveikt jūs šeit Ikšķelē, sveikt jūs Ogres novadā, lai visiem brīnišķīgi šī atkal redzēšanās diena. Un pēc gada, kā jau pirms tam tika minēts, tiekamies vēl kuplākā skaitā. Paldies! Jūs uzrunā Latvijas Republikas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns. Lūdzu. Labdien, godātie klātesošie! Es skatījos uz tālu, kā viņš šeit stāv un lietu, bet Mīriņas kundze arī drosmīgi atteica Oskaram lietusargu, kā tāls stāv un lietu runā. Un es skatoties uz jums, es vienkārši atceros savu vecotēvu, kurš teica tieši to pašu. Viņš saka, kas ir lietus, kas tur no cukura esi, ja? Tur Siberijā, salīdzinot to, kas bija Siberijā, tas tāds patīkams sīkums, vai ne? Un tas parāda to jūsu sīkstumu, ko tāls iemiesoja. Godātie klātesošie, mīļie draugi, jā, es reiz dalījos ar savas ģimenes stāstu par šo, un ikreiz, kad es šeit stāvu, es atceros Rudolfu, Mildu, Andreju Rudolfu, kurš bija veiksmīgs finansists VFA, ar jauns cilvēks, lielu perspektīvu dzīvē. Viņa dēls Mildas klēpī bija jau kādi 3-4 mēneši, un viņa vienkārši ņēma un aizveda. Par ko? Tāpēc, ka viņš bija taisnīgs, godīgs cilvēks. Tieši tad paši kā jūs, kurš vienkārši stāvēja par tām lietām, par tiem principiem, kas viņam šķita svarīgi. Viņš arī stāvēja par Latviju. Un es atceros ļoti labi tos stāstus un to situāciju, kad mana vecmāma Milda, viņa katru dienu gāja Valmierā 100 kilometrā, protams, bija jādzīvo. Viņa gāja uz staciju un tad pa to putekļaino ceļu nāca pretī mans vectēvs. Viņš bija, un tur viņi satikās, un tur viņi pēc 10 gadiem ieraudzīja viens otru, un tad arī mana vecentēvam bija pirmo reizi mūžā iespēja ieraudzīt jau 10-gadīgo dēlu, manu tēvu Andreju. Un mans vectēvs bija, protams, Sibīrijas nomocīts, veselība bija sabojāta un sagrauta, bet viņš bija, kā vienmēr, stauds, pārliecināts, iekšēji brīvs un nesalausts. Un tāda arī jūs esat, un arī jūsu vecāki. Un tāpēc var teikt, ka šodien tā nav vienkārši vēstures liecība. Faktiski jūs nesat tikai cilvēki, kas nes šo Latvijas valsts cilvēku vēsturi, jūs esat agrīnās brīdināšanas sistēma. Tāpēc, ka jūs vairāk nekā jebkurš cits ziniet un saprotiet, kas ir Krievijas federācija, tajā laikā PSRS. Jūs zinat tos gājienus, kā viņi dara, kāpēc to dara, un jūs esat tie, kas var par to liecināt un stāstīt. Jūs esat tie, kas var būt šī agrā brīdināšanas sistēma, lai palīdzētu mūsu valstī nekad to mūžā nepieļaut. Un patiesi, Krievija mēģina mūs ietekmēt visiem iespējamiem līdzekļiem. Es varbūt nepiekrītu līdz galam niansēs Veismeņa kungam par to, ka mums jāgatavojas karam, vai karš ir gaidāms, ja? Bet karš ir tepat blakus, viņš ir sajūtams. Un visvairāk to var sajust tad, kad Krievi mums novirza dronus. Viņi vienreiz nokrīt, otroreiz, trešoreiz, kādreiz pat varbūt niknāk trāpa, tā kā Reizeknē bija. Bet patiesībā tie nav droni. Tās ir bailes, ko viņi ievirza mūsu gaisa telpā. Viņi mēģina cilvēkos radīt bailes, nenoteiktību, šo te sajūtu, ka ir pazaudēta kontrole par procesiem. Iesēja bailes, rada sajūtu, ka katram tagad pašam par sevi jāparūpējās. Varbūt tas ir tieši tas, ko mēs esam pēdējā laikā mēģinājuši diezgan strauji izmainīt, šo stingro tvērienu radīt.
un arī savilkt visu sabiedrību kopā, visiem, gan valdībā, gan visur citur, izdarot maksimumu, lai mēs atgūtu kontroli pār procesiem, lai mēs parādītu to, ka mēs varam noslēgt ar Ukraiņiem vēl labākas vienošanās, panākt to, ka tie droni tomēr nekrīt, panākt to, ka mēs esam gatavi jebkam, pat mēs esam neliela valsts, bet mēs esam vienoti un mums ir stipri sabiedrotie. Un ka mēs, lai gan blakus ir šis karš, mēs nekad nepieļausim to, ka valsts nevarēs aizstāvēt savus cilvēkus, kāreiz tas bija, kad izsūtīja jūs. Un es domāju, tā ir ļoti svarīga atziņa. Otrs ir tas, ka, protams, Krievija gatavojas ne tikai, ko viņi dara. Viņi dara kinētisks karš, kas šobrīd notiek Ukrainā, visādas provokācijas un manipulācijas, bet ir vēl viena fronte, kur arī notiek kara darbība. Un tas ir juridiskais karš. Es kā tieslietu ministrs jums arī varu nedaudz atklāt. Tātad jūs esat lasījuši medijos, Krievija mūs taisās sūdzēt tiesā. Par ko? Par diskrimināciju. Krievvalodīgo diskrimināciju. Tad ANO starptautiskā tiesa, tiek gatavotas prasības, tā būs dārgākā tiesvedība vispār Latvijas vēsturē un tā. Bet tas ir absurds. Kā var agresors kļūt par upuri un sūdzēt tiesā tos, kurus viņš kādreiz ir pazemojis, nīcinājis ārā un kuri patiesībā dara vienīgu lietu. Aizstāv savu tautu, savas pamatvērtības, latviešu valodu un savas nācijas kodolietas. Tāpēc arī jums ir jābūt vienotā frontē par šo. Mēs no valdības puses, es kā tieslietu ministrs un kolēģi, mēs izdarīsim maksimumu, lai mēs būtu gatavi tam visam. Ja arī iesūdz, mūsu juristi cīnīsies. Un mēs nekad nepieļausim to, ka kāds mēģinās pagriezt lietas otrādāk. Protams, ka aktīvi šobrīd mēs darām visu, lai Krievija atbildētu par kara noziegumiem. Es nevaru panākt to, un mēs nevaram panākt to, ka atbildēs par tiem noziegumiem, kas ir bijuši Otrā pasaules kara un pēc Otrā pasaules kara laikā pret jums un arī pret manu vectēvu. Bet varbūt tas ir tieši simboliski šobrīd, un tāpēc Baltija ir absolūti vienota, ļoti intensīvi pieprasīt straujāku virzību ar kara tribunālu, lai Krievija atbildētu par kara noziegumiem, un tas būtu preventīvi, lai nekad viņi nemēģinātu to darīt vēlreiz. Un trešais ir kompensācija mehānisms, jo par šiem grēkiem arī jāmaksā naudā. Un mūsu gadījumā man tiešām liels prieks par Gatu Krūmiņu, mūsu vēsturnieku. Viņš ir sarēķinājis, ka kopumā okupācija Latvijai, ne tikai runājot par izpostītām ģimenēm, mājām un likteņiem, naudā nodarīja 800 miljārdus vērtus zaudējumus. Es domāju, tas ir cienījams darbs, kas ir izdarīts, un mēs to noteikti nenoliksim atvilktnē. Tas viss ir jāatspoguļo un jāliek lietā. Un visbeidzot, es gribu jums nodot ļoti mīļus un siltus sveicienus no mūsu premjera Andra Kulberga. Es pats arī tikko atbraucu pa taisno no Liepājas. Mēs bijām Liepājā. Viņš tiešām no sirds gribēja būt klāt, un viņš nevar, viņam ir citi pienākumi, bet viņš jūs tiešām sirsnīgi sveicina. Un Liepājā mēs kopā arī viena no vietām, ko mēs apmeklējam, ne tikai uzņēmums un šīs te tikšanās, Jāņa Čakstes, tāda piemiņas vieta, un tur ir simboliski vārdi, ko teicis ir Jānis Čakste. Sargiet mūsu valsti un izkopiet to, jo ziniet, ja nebūs Latvijas, nebūs arī jūsu. Tāpēc kopā sargāsim mūsu valsti, cīnīsimies par to, un izkopsim. Saules mūžu Latvijai! Pie mikrofona lūdzu Latvijas Republikas iekšlietu ministru Jāni Dombravu. Godātie
ievainotie, politiski represētie, sūtu sveiciens no Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētājs Indriksonas kundzes, no Nacionālās apvienības frakcijas deputātiem, tostarp klātesošiem Mitrēvics kungu, Egovišu kungu. Ir pagājuši 36 gadi kopš neatkarības atjaunošanas. Un neskatoties uz šo ilgo laika periodu, tā bija norma, ka Latvijas policija formas tērpos savstarpēji sarunājās Krievu valodā. Tā bija norma, ka pilsonības migrācijas lietu pārvaldē Latvijas pilsoņi pēc pases, pilsoņu pases, devās un runāja Krievu valodā. Jau pirmajā dienā, iekšlietu ministra amatā, šo kārtību mainīja. Mums nav vairs Latvijas PSR, mums ir Latvijas Republika. Un neatkarīgi no tā, cik ilgu periodu cilvēki vilka līdz šo veco kārtību, mums bija nepieciešams šo lūzumu punktu veidot. Diemžēl šīs neizdarības ir saskatāmas daudzās lietās. Ilgu laiku ir apkalpoti Krievijas pilsoņi, kuriem ir piešķirts uzturēšanās atļaujas. Krievijas pilsoņi, kuri daļa ir atteikušies no Latvijas valsts piederības. Krievijas pilsoņi, kuri savulaik ir iemetinājušies dzīves vietās, kur dzīvoja tie, kas tika noslepkavoti Otrā pasaules kara laikā vai padomju represijās. Man nav žēlums pret šādiem cilvēkiem. Pilnīgi ikvieni līdz šim saņemti iesniegumi, lai nodrošinātu iespējas palikt Latvijā šiem Krievijas pilsoņiem, es noraidu. Bet mūsdienās mums ir jāraugās vēl plašāk. Robežu drošība, diemžēl, nav līdz šim bijusi pilnvērtīga. Un jo vairāk iedziļinās, jo vairāk problēmas ir saskatāmas. Manuprāt, nevienam no mums nav būtiski, vai pie mums ieceļo Krievijas pilsoņi, vai Uzbekistānas pilsoņi, vai Alžīrijas, Etiopijas pilsoņi. Tie visi attālina mūs no latviskas Latvijas mērķa. Tāpēc mūsu augsta prioritāte ir iestāties par to, lai būtu stingra imigrācijas politika, neatkarīgi no pretestības, ko mēs saņemam dažādos līmeņos. Skumji arī raudzīties uz to, ar kādu nesaimnieciskumu ir piegājusi iepriekšējos gados ministrijas atbildīgās personas. Nesaimnieciskumu, kas jau dažkārt robežojas ar iespējamu korupciju. Nesaimnieciskums, kurš nav ļāvis padarīt mūsu valsti tik diženu, cik mēs varējām būt. Jo tikai kādam varbūt bija pārāk liels slinkums iedziļināties, kādam bija vienalga, kāds varbūt bija ieinteresēts. Tās ir lietas, kas nāk un nāks gaismā, un daudziem tas nepatiks. Mans un manas komandas laiks šajā amatā ir ierobežots. Pārāk daudziem mūsu darbības ļoti, ļoti nepatīk. Pārāk daudziem tiek sajaukta ierastā lietu kārtība. Tāpēc mēs tiksim nomētāti ar dubļiem, ar izdomātām un reālām problēmām, kritiku pie mums nāks. Noņemt mūs no trases nost, jo pārāk daudziem esam neērti. Bet, kamēr šis laiks nav pienācis, kamēr dažādi prokremliskie spēki ar progresīviem šveiceristiem, rosļikoviešiem nav spējuši atrast papildus atbalstu, tikmēr mēs strādāsim un darīsim kopā ar komandu, lai padarītu Latviju daudz stiprāku un daudz latviskāku. Kopā mums izdosies. Un arī ar jūsu atbalstu, ar jūsu sirds atbalstu, es gribu teikt,
Jūs esat bijuši iedvesmas avots daudziem no mums, kas darbojās man plec pie pleca, Šnoras kungs, Kola kungs. Paldies jums, ka jūs esat vadījuši mūs pretī šim ceļam, lai mums kopā izdodās arī turpmāk. Paldies, Dievs svētī Latviju! Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Mīļie sibīrieši, gads ir pagājis un mēs atkal tiekamies. Mēs esam palikuši par vairāk nekā 400 mazāk. Es Sibīrijas ciešanu patieso mērogu sapratu tikai būdam pieaugusi sieviete. Tad, kad es intervēju savus vecākus, lai uzrakstītu Latvijas un manas dzimtas stāstu. Un tāpat šis Sibīrijas stāsts, kā tāda smaga nasta, ir manī, un es zinu, ka arī jūs nesat sevī savu vecāku un vecvecāku sāpes. Tāpēc mūsu pienākums ir saglabāt mūsu vecāku un vecvecāku liecības, jo viņu dzīves izpostīja okupācija, un viņi, nevis mēs, iznesa nometņu un nometinājumu smagumu. Kad man rietumu žurnālisti prasa sulīgus, dramatiskus faktus no manām atmiņām par bērnību Sibīrijā, man nav ko stāstīt, jo es biju savu vecāku lolota un sargāta meitene. Viņa man atdeva visu labāko. Un es jūs aicinu katru īpaši uzmanīgi attiekties pret dokumentiem un priekšmetiem, kur ir palikuši pēc mūsu mūžībā aizgājušajiem tuviniekiem. Tie ir rūpīgi jāsargā un jānodod arhīvam, vai arī vietējiem novadu pētniecības muzejiem. Ir ļoti svarīgi saglabāt šīs liecības, to arī prezidents uzsvēra savā apsveikumā, kā to dara okupācijas muzejs un arī Dzintra Geka fondā Sibīrijas bērni. Stāstiet saviem bērniem un bērnu bērniem par lielo netaisnību, kur tika nodarīta latviešu tautai. Stāstiet par izsūtīto gara stiprumu un ilgām atgriezties Latvijā. Eiropas parlamentā jau 4. gadu jūnijā notiek oficiāls komunistisko režīmu politiski represēto personu piemiņas brīdis. To ievada parlamenta prezidente, pirmā nolasot 20 dažādu valstu komunistiskā režīma upuru vārdus. Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, uz piemiņas lasījumu bija ielūgusi 5 Latvijas politiski represēto apvienības biedrus. Mēs katrs lasījām arī savas ģimenes un dzimtas locekļu vārdus. To darīt nav viegli, jo emocijas spriegums ir ļoti, ļoti augsts. Taču tas ir mūsu pienākums neļaut aizmirst. Arī Ukraiņi Briselē pieminēja savus upurus, tāpat kā Krimas tatāri. Taču atšķirībā no mums, kopš 2014. gada, Ukraiņu tauta piedzīvo jaunu ciešanu loku. 5. gadu Krievija mēģina iekarot Ukrainu. 20,000 ukraiņu bērni ir deportēti uz Krieviju. Viņu identitātes tiek mainītas un viņi pazūd adopcijas džungļos. Luhanskas un Doņetskas apgabalu okupētajās teritorijās tiek īstenots terors. Ukraiņiem piespiedu kārtā tiek uzspiesta Krievijas pase un pilsonība. Pret tiem, kur saglabā savu ukrainisko pilsonību un identitāti, tiek īstenotas represijas. Krievijas metodas mums ir labi pazīstams. Tieši tāpat padomju okupanti rīkojās pēc 1940. gada Latvijā. Šo traumu jau kuro paudzi mēs nesam mūsu tautas kolektīvajā atmiņā. Eiropa
beidzot ir sapratusi, ka Krievija nav un nebūs strateģiskais partners un lētu enerģijas resursu avots. Tā ir nopietnas militāras drauds Eiropai. Drošība ir viena no Latvijas un visas Eiropas prioritātēm. Tās radīšana ir mērķis, kuram turpmāk tiks veltīti ievērojami finanšu resursi. Šogad, tāpat kā iepriekšējā gadā, Eiropas parlamenta vairākums politiski atbalstīja manu priekšlikumu Briselē pie parlamenta uzcelt piemiņas memoriālu 20. gadsimta totalitāro režīmu upuriem. Taču politiskais atbalsts ir jāpārvērš finansiālā atbalstā. Un, ziniet, pret to iebilst parlamenta sociālistu, liberāļu un komunistu frakcijas, to deputāti. Bija vajadzīgi gandrīz 20 gadi pēc mūsu pievienošanās Eiropas Savienībai, līdz parlamenta vairākums saprata, ka komunistisko režīmu upuri ir pelnījuši oficiālu piemiņas brīdi. To mēs panācām ar neatlaidīgu darbu, prasot vēsturisko taisnīgumu, skaidrojot noziegumu mērogu un atgādinot par upuru miljoniem, ko komunistiskā utopija radīja Eiropas austrumu daļā. Tikpat neatlaidīgi mēs turpināsim strādāt parlamentā, lai panāktu memoriālu uzcelšanu. Balsojumā par nākamo Eiropas budžetu mēs atkal iesniegsim prasību, piešķirt tam finansējumu. Un atkal es un mani kolēģi no Vēstures izlīguma grupas tiksimies ar 10 dažādu valstu deputātu un frakciju, lai pārliecinātu viņus atbalstīt šo priekšlikumu. Un nobeigumā, mīļie sibīrieši, es novēlu mums visiem mierīgas debesis virs Latvijas. Mums priekšā ir Saeimas vēlēšanas. Tā ir mūsu ikviena un katra izvēles atbildība, lai nākamajos 4 gados Latvijai būtu nacionāla valdība, nevis Šlesera vai Stepaņenko promaskaviskais atkritiens pagātnē. Dievs svētī Latviju mūžīgi mūžos. Paldies! Jūs uzrunā Rīgas domas vicemērs Edvards Ratnieks. Uzzināt, vai no ķeguma ir ieradies Aldis Andersons, mans Krievijas vidusskolas klases biedrs, lai viņš dod ziņu kādu. Ir Aldis, es redzētu, ir Aldis. Gan jau viņš zinās, kas es esmu. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, Veismaņa kungs, ministri, Ogres novada domes vadība, gan priekšsēdētāja kungs Kraujas kungs, gan biroja vadītājs Helmaņa kungs. Paldies jums par šodien šo viesmīlību šeit. Tāpat arī mūsu Rīgas domas kolēģi Dzintra Geka, Saeimas deputāti, ļoti cienījamie represētie. Kolēģi un draugi, jāsaka tā, jūs esat tie, kas ir pieredzējuši tās lietas, ko nozīmē apdraudējums mūsu nacionālajai kultūrai, mūsu valodai, mūsu identitātei. Tas ienaidnieks, kas ir austrumos, tas, diemžēl, turpina savas lietas darīt tā, kā tas ir iesācis. Un šobrīd tas izmanto dažādas globalizācijas lietas, piemēram, veids hibrīdu uzbrukumus ar imigrantu sūtīšanu pāri robežām. Un es šeit saredzu lielu apdraudējumu mūsu nacionālajai kultūrai, identitātei, valodai, turpmākajai valsts un tautas pastāvēšanai. Jāsaka tā, ka mums ir jābūt sardzē drošībā par mūsu robežām, par mūsu informatīvo telpu, par to, kā mēs uztveram mūsu Latviju un nesam šīs lietas tālāk.
Šobrīd šī imigrācija, manuprāt, ir ļoti milzīgs apdraudējums, pret ko mums ir visiem kopā jāstāv. Jā, pēc 2 mēnešiem tiešām būs Saeimas vēlēšanas, kā jau iepriekš tika minēts. Šajās Saeimas vēlēšanās es uzskatu, ka ir tautai jāveic savs darbs un ir jāsoda tos, kas ir iestājušies par imigrāciju un globalizāciju tādā veidā, vairojot šo situāciju un pasliktinot to. Es ceru, ka beidzot pienāks arī diena, kad visa Latvijas prese būs kopā ar tautu, nevis tai stāstīs kaut ko pilnīgi pretēju. Es ticu tam, ka mums ir cilvēki, kas spēj stāvēt pretī sistēmai, kas spēj turēt taisnu muguru. Un šeit es milzīgi paldies izsaku iekšlietu ministram Jānim Dombravam. Manuprāt, spēcīgs cilvēks ar spēcīgu raksturu var nostāvēt pretī visiem, kas iet sūdzas par to, ka viņiem liek runāt latviski, veic dažādas citas aizmuguriskas lietas, iet uz mēdījiem, ziņot tur to, ko tie grib sagaidīt. Mums beidzot ir cilvēki un beidzot ir valdība, kas tam stāv pretī. Mums ir cilvēki, kas to var. Un es aicinu visus cilvēkus, kas ir Latvijā, kam ir iespējas balsot par latvisku nacionālu Latviju, to arī izdarīt 3. oktobrī. Taču šodien, dārgie represētie, es novēlu patiešām, lai šis lietutiņš, kas mūs te nedaudz pamērcēja, būtu vienīgais, kas šodien šeit būs, bet šeit valdītu līgsmība, savu stāstu un atmiņu vairošana, stāstīšana tālāk, un tam, lai arī nākamās paaudzes zina šo patieso brīvības nozīmi. Lai jums visiem laba veselība! Pie mikrofona lūdzu Rīgas domes deputāti, kinorežisori Dzintru Geku. Jā, Sibīrijas bērnu saime. Ļoti cienījumā Mieriņas kundze, Veismaņa kungs, ministri, kolēģi deputāti. Šodien ir saulaina diena un ir patiesi prieks jūs visus satikt. Bet es gribu jums pateikt par to, kā pirms 25 gadiem Fonds Sibīrijas bērni dibināja Gunārs Toms, Ilmārs Knaģis, Jānis Vikse, Juris Mieriņš. Mēs kopā bijām tāds pulciņš, un mēs nolēmām, kad ir vajadzīgs katru gadu braukt uz Sibīriju, sameklēt vēl tur palikušos, kad ir jāizveido filma, ir jāvāc atmiņas. Un pateicoties viņiem, ko es šodien gribu pieminēt, mēs arī sākām to darīt. Pēc filmas Sibīrijas bērni bija ļoti liels sabiedrības rezonans, un 19 gadus, katru gadu mēs braucām uz Sibīriju. 1000 kilometri, 10 000 kilometri, pa ceļiem, pa bezceļiem. Mēs sameklējām tur palikušos, mēs ierakstījām viņu atmiņas, un mēs arī Latvijā esam savākuši kopā apmēram 1500 atmiņu stāstus 1941. gada, 1949. gada izsūtīto, un pēdējā grāmata ir mūsu Sibīrijā dzimušie. Un droši vien arī šeit sēž klātesoši ir Sibīrijā dzimušie cilvēki. Es vienmēr pieminu 1941. gada izsūtītās Rūtas Upītes atmiņas grāmatā, vēl tā gribējās dzīvot, ka viņa teica, ka viņa gribētu atriepties par mātes un vecmāmiņas dzīvībām, par mūku pilnajiem Sibīrijā pavadītajiem gadiem. Mēs nevaram atriepties, bet tikai pieminot un tikai stāstot šīs atmiņas,
mēs varam to iemūžināt un atstāt nākamajām paaudzēm. Mēs tulkojam grāmatu Māte Sibīrijā angļu valodā. Tagad izdosim arī grāmatu Dzimuši Sibīrijā angļu valodā. Jo man vienmēr pārsteidz tas, ka braucot arī kaut kur Eiropā, ārzemēs, kad mēs stāstām šīs atmiņas, kad bieži vien saka, bet mēs taču neko nezinām, mēs taču neko nezinājām. Bet acīm redzot, tā ir arī kaut kādā veidā mūsu vaina. Bet jūs klātesošos, es gribu aicināt iet uz skolām, bibliotekām, jo mēs no fonda organizējam lekcijas skolās, organizējam katru gadu zīmējumus, atcerējumu konkursus, jo bērniem ir jāzina, un viņi ir atsaucīgi, viņi ir atvērti, viņi grib to zināt. Un tas ir tas, ko mēs varam atstāt saules mūžu Latvijai. Teoloģijas doktora Gunta Kalmes uzruna. Godātie politrepresētie tautieši, patrioti. Šodien es gribētu paņemt pavisam īsu Bībeles vēsti, bet ārkārtīgi būtisku, ļoti svarīgu. To vēsti, kas fundē, kas pamato mūs Latvijā, proti jau pašā pirmajā Bībeles grāmatā, proti pirmajā Mūzes grāmatā ir rakstīts, tad, kad Dievs radīja cilvēku, viņš viņu ielika ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Tātad jau pirmo cilvēku uzdevums ir kopt un sargāt savu dzimteni. Mums, latviešiem, mūsu dzimteni, Latviju. Šodien jūs, godējamie politrepresētie, tiekat bieži vien dēvēti par vēstures lieciniekiem. Taisnīgi, bet nepietiekami. Es gribētu sacīt, ka jūs neesat tikai vēstures liecinieki, jūs esat Latvijas nākotnes sargi. Nemazāk. Latvijas nākotnes sargi. Proti, tādēļ, ka ir lietas, ko nevar iemācīties nevienā skolā, nevienā universitātē. Tās nevar izlasīt grāmatās un nevar noskatīties dokumentālajos kino. Tās var tikai izdzīvot un pārdzīvot uz savas personiskās dzīves ādas. Jūs zināt to, kas ir Krievijas impērija, kur kādreiz dēvēja par PSRS. Un es ceru, ka jūs visi šeit zināt, ko nozīmē saīsinājums PSRS. Tas nozīmē pastāvīgās slepkavošanas un represiju sistēmu, neko citu. Jūs zināt to ne tikai pēc savām zināšanām. Jūs zināt tādēļ, ka jūs esat to pārcietuši. Lopu vagonos, Sibīrijā, badā, pazemojumos. Pazemot tikai tāpēc vien, ka esat latvieši. Tikai tāpēc vien, ka esat cilvēki. Tikai tādēļ vien, ka mūsu kolēģi, kas šeit ir līdzās lietuvieši, igauņi un poļi, tikai tāpēc, ka viņi ir lietuvieši, igauņi un poļi. Šodien jūs esat kaut kas vairāk kā tikai liecinieki. Tieši tādēļ jūsu balsī ir jābūt tai, kas īpaši šodien skan. Kādreiz jūs varētu domāt, ka jūsu lielākais dzīves uzdevums jau ir ticis izpildīts. Jūs esat daudz izcietuši un pārcietuši. Un tādēļ varētu domāt, ka jūs esat pelnījuši godpilnu atpūtu. Diemžēl nē. Jums vēl ir jāliecina. Kā šeit sacīja Gekas kundze, ar kur man ir bijis tas gods daudz gadus būt šajos Sibīrijas bērnu braucienos. Jo tad, kad jūsu paaudzes vairs nebūs, paliks muzeji, arhīvi, grāmatas, vēsturnieku pētījumu un šīs filmas. Tas viss, protams, būs ļoti vajadzīgs, bet nekas nevar aizstāt dzīva cilvēka balsi, kurš var sacīt, es tur biju, es to piedzīvoju, es to zinu. Un tieši tādēļ jūsu balss šodien ir absolūti ne ar ko neaizvietojama. Tāpēc jūsu liecības balss šodien ir svarīga. Jo tajā vēstures tiesā
kas ir jau iesākusies, un kur viens no lielākajiem prokuroriem un tiesnešiem ir Ukrainas armija, un gods un slava viņai un Ukraiņu varonīgajai tautai. Tad, kad Krievijas impērija tiks tiesāta kaut vai vēstures tiesā, ja nedomājam par Hāgu, jūs varat būt liecinieki. Tādēļ, ka šodienas Krievijas impērija ir sevi pasludinājusi par PSRS, par šīs pastāvīgās slepkavošanas un represijas sistēmas juridisko un morālo mantinieci. Jūs zinat, ko tas nozīmē. Mans lūgums jums ir pavisam vienkārši. Neklusējiet, runājiet, lieciniet, stāstiet, tādēļ, ka jūsu balss ir absolūti neaizvietojama. Runājiet skolās, runājiet draudzēs, runājiet saviem bērniem un mazbērniem, runājiet visur tur, kur jūs aicinat. Jo bīstamākais nav tas, ka mūsu vēsture ir bijusi traģiska un dramatiska. Jā, bīstamākais ir tas, ja tā tiek aizmirsta. Tauta, kas zaudē savu vēsturisko atmiņu, agri vai vēlu zaudē arī spēju atšķirt patiesību no meliem. Un tad kļūst pavisam viegli noticēt tam, ko tev iestāst un kam nedrīkst ticēt. Tāpēc jūsu liecība nav tikai stāsts par pagātni. Tas ir Latvijas drošības jautājums. Tas ir Latvijas drošības jautājums. Jo tauta, kas atcerās, ir nepakļaujama, bet tauta, kas aizmirst, tā kļūst par vieglu laupījumu. Un tādēļ sapratīsim to, ka ļaunums līdzās nav zudis. Tas joprojām šodien plosa Ukrainu. Jo ja agresors netiek apturēts tur, Ukrainā, tad viņš meklēs nākamo upuri. Un mēs ļoti labi saprotam, kurš tas būs. Jo vispirms nāk meli, tad nāk propaganda, tad nāk prasība aizstāvēt savējos, tad atbrīvot pēdiņās no fašisma, no nacisma, kas patiesībā sakot nozīmē atbrīvot no brīvības un atbrīvot arī no dzīvības. Ļaunuma loģika vispirms vienmēr ir ārkārtīgi līdzīga. Tāpēc mums nav tiesību būt naiviem. Mēs nedrīkstam domāt un dzīvot ar domu, ka tas lūk nekad nenotiks ar mums tikai tāpēc, ka mēs to negribam. Tieši tāpat domāja daudzas tautas, līdz brīdim, kad tas bija par vēlu. Latvijas brīvības cīnītāja, kura 3 reizes tika sodīta ar brīvības atņemšanu, Lidija Lasmana reiz sacīja: Latvieši nekad nav dzīvojuši tik labklājīgi kā tagad. Un viņai tiešām ir taisnība. Mēs dzīvojam šobrīd materiāli vislabklājīgākajā Latvijā, kāda jebkad ir bijusi. Bet tieši tāpēc mums ir kāds īpašs kārdinājums. Proti, sāk domāt, ka brīvība ir pašsaprotama. Tā nav. Brīvība nekad nav pašsaprotama. Brīvība ir vienīgi un tikai nosargāta brīvība. Atcerēsimies, vispirms pazūd modrība, pēc tam pazūd griba aizstāvēties, un tad pazūd valsts griba. Vēsture māca vienu patiesību. Valstis ret, kad iet bojā tāpēc, ka tās ir nabadzīgas. Daudz biežāk tās iet bojā tāpēc, ka tās kļūst pašapmierinātas. Tad tās sāk ticēt, ka vilks vairs nepastāv, un tieši tad vilks arī atnāk. Bībele, kā jau sacīja, iesākas ar 2 uzdevumiem cilvēkam – kopt un sargāt. Šī pavēle nav atcelta. Tā attiecas ne tikai uz fizisko dārzu, ne tikai uz fizisko teritoriju, tā attiecas arī uz ģimeni, baznīcu, tautu un valsti. Būsim godīgi un atzīsim, ka pēdējos gadu desmitus mēs galvenokārt, diemžēl, esam nodarbojušies tikai ar šo pirmo uzdevumu – ar kopšanu. Mēs cēlām mājas, attīstījām uzņēmumus, sakārtojam pilsētas, cēlām skolas, dzīvojam vislabākajā materiālajā Latvijā, kāda jebkad ir bijusi. Paldies Dievam ar to, bet diemžēl ar to nepietiek, jo Dievs lika arī sargāt. Dievs zina, ka pasaulē ir ļaunums. Dievs zina, ka pasaulē ir Krievija. Es jums pastāstīšu kādu pasaciņu, ko man bērnībā stāstīja māte, un kas ir nedaudz modernizēta mūsdienu apstākļiem. Proti, pasaciņu par 3 siventiņiem. Pirmais siventiņš
viegliprātīgi domāja, kādēļ liek pūlēties un uzcēla sev salmu būdiņu. Ātri, lēti, bez lielām rūpēm atnāca vilks. Pietika ar vienu pūtienu, salmu būdiņa sabruka un pazuda arī pats siventiņš. Otrais siventiņš bija gudrāks. Viņš uzcēla māju no dēļiem. Tā izskatījās droša, bet tikai izskatījās. Vilks spieda, lauza, māja neizturēja, arī otrais siventiņš gāja bojā. Trešais saprata kaut ko svarīgu. Ar labām domām vien nepietiek, ar cerību vien nepietiek, ar skaistu māju arī nepietiek. Tādēļ viņš uzcēla stipru māju, nostiprināja savu pagalmu, iegādājās medību ieroci. Tad, kad atnāca vilks, viņš izšāva un nošāva vilku. Tā ir pasaka. Bet tā ir nopietna pasaka, jo tā patiešām kaut ko arī burtiski pasaka. Vilks nejautā, vai tu esi labs cilvēks. Vilks nejautā, vai tev patīk miers. Vilks nejautā, vai tev ir skaista māja. Viņš skatās un pārbauda tikai vienu. Vai tu spēsi savu māju arī nosargāt? Un ar valstīm ir tieši tāpat. Nepietiek ar skaistām pilsētām, nepietiek ar labiem ceļiem, nepietiek ar pilniem veikaliem, nepietiek ar pieaugušām algām. Ja tauta nav gatava aizstāvēt savu valsti, tad agri vai vēlu vilks atnāks. Mēs Eiropā pārāk ilgi dzīvojam tā, it kā vilka nebūtu. Bet vilks nekur taču nav pazudis. Viņš iegāja Gruzijā, pēc tam Krimā, pēc tam Donbasā, tagad viņš plos pārējo Ukrainu. Ja viņu neaptur tur, kur šobrīd viņš atrodas, ziniet, viņš atradīs nākamo upuri. Tieši tādēļ katrs eiro, ko mēs šodien ziedojam Ukrainas bruņotajiem spēkiem, patiesībā sakot, ir vienlaikus ieguldīts arī Latvijas aizsardzībā. Tādēļ, ka Latvijas drošības robeža šobrīd ir Ukrainā. Tur, frontē, jo Ukraiņi šobrīd aizsargā ne tikai sevi, bet aizsargājot sevi, viņi aizsargā arī mūs, viņi aizsargā pārējo Eiropu. Un gods un slava un milzīga pateicība viņiem par to. Atcerēsimies to, ka drošība nav greznība. Tā ir mūsu bērnu un mūsu mazbērnu brīvības apdrošināšana. Jo drošība ir priekšnoteikums tam, lai vispār būtu valsts, kurā var dzīvot brīvi. Tieši tāpēc Dievs deva pavēli kopt un sargāt. Ko var darīt katrs viens no mums? Varētu šķist taču pavisam nedaudz. Gluži otrādi. Ļoti daudz. Jo valsts nesākās Saeimā. Valsts sākās katra viena mūsu sirdī. Katrs var būt Latvijas sargs. No 18 līdz 55 gadu vecumam katrs var iestāties vai nu Nacionālajos bruņotajos spēkos vai zemesardzē, un mēs varam sūtīt savus bērnus un mazbērnus jaunsardzē. Jā, protams, ne visi veselības vai vecuma dēļ tur var būt, bet katrs var būt patriots. Katrs var būt un arī ir jābūt patriotam. Jo katrs var godāt savu valsti, katrs var cienīt tās karogu, katrs var runāt latviski, katrs var mācīt bērniem mūsu Latvijas vēsturi un mācīt to, kā tā ir radusies, kā tā ir izcīnījusi savu brīvību, kā tā ir aizstāvējusi un atguvusi savu brīvību. Katrs var iemācīt, ka brīvība nekad nav par brīvu. Brīvība vienmēr ir tikai aizsargāta brīvība. Katrs var apgūt pirmo palīdzību, katrs var sagatavot savu ģimeni krīzes situācijai, katrs var palīdzēt Ukrainai. Katrs var neklusēt tad, kad tiek melots par Latviju, jo meli taču iesākas ar domu, ka godīgie cilvēki klusēs. Patriotisms nesākas 18. novembrī. Patriotisms nesākas militārajā parādē. Patriotisms sākas darba dienas rītā. Savā mājā, savā ģimenē, savā darbā, savā draudzē, savā attieksmē pret savu, mūsu latviešu valsti. Atcerēsimies to, ka patriotisms nav pārliecība par savas valsts perfekciju. Rīga, kā mēdz sacīt, nebūs nekad gatava. Līdz ar to arī Latvija taču nekad nebūs gatava un pilnīga.
Patriotisms nav pārliecība par savas valsts perfekciju, bet patriotisms ir pārliecība par savas valsts absolūto nepieciešamību. Par savas valsts absolūto nepieciešamību, jo tikai vienīgi valsts spēj nosargāt mūsu tautas brīvību un neatkarību. Jā, valsts var okupēt, bet cilvēka sirdsapziņu, ja viņš to neļauj, nevar okupēt. Godātie politrepresētie, jūs esat tā paudze, kas zina uz savas sirds un dvēseles ādas, kas esat samaksājuši milzīgu ciešanu maksu par to, lai Latvija atkal atgūtu savu neatkarību un savu brīvību. Jūs nezaudējāt latvietību, jūs nezaudējāt ticību, jūs nezaudējāt savu cerību, jūs nezaudējāt valodu, jūs uzturējāt Latviju dārgu savā sirdī. Līdz ar to jūs arī pildījāt to Dievu uzdevumu kopt un sargāt. Dievs svētī Latviju. Amen. Latvijas alianses prezidenta profesora Jonasa Jakaiša, Lietuvas, Polijas, Igaunijas politiski represēto personu vadītāju uzrunas. Lūdzu. Jāsaka tā, ka mēs neesam vieni. 24. gada novembrī tika nodibināta Baltijas valstu politiski represēto asociācija. Tur ietilpst Polijas represētie, Lietuvas, Latvijas, jūs un arī Igaunijas. Šī asociācija strādā ļoti aktīvi. Mēs nebūsim mierā, mēs atklāsim šos noziegumus, šīs komunisma noziegumus. Caur šo asociāciju notiek sēdes, arī notiksies novembrī Lietuvas parlamentā, bija Polijas parlamentā, bija Igaunijas. Es vēlu veiksmes un novēlu visiem šiem dalībniekiem lielu spēku un izturību. Jonas Prašau. Paldies. Jūsu ekscelencijos Lietuvos Latvijos Respublikos vadovai. Alda Kolāra atnāk. Jūsu ekscelence. Latvijos Respublikos vadovai. Latvijas Republikas vadītāji. Gerbiamas ponas Tāļa Veismanė. Godājamais pans Veismaņa kungs. Gerbiama buvę politkaliniai, tremtiniai, rezistentas, laisvės kovų dalyviai. Un cienījamie politiski represētie brīvības cīnītāji. Garbūs svečiai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Ir ciemiņi no Latvijas, no Lietuvas, Polijas, Igaunijas. Mieli laisvės bičiuliai. Dar kartą. Mieli laisvės bičiuliai. Mīļie brīvības cīnītāji. Labdien, draugie, dragie draugi. Labdien, dārgie draugi. Mums yra didelė garbė šiandien atstovauti mūsų bendruomenę ir dalyvauti šitame renginyje, iškilkėje. Mums ir liels gods šodien piedalīties šajā salidojumā, kuri šiandien šitoje vietoje švenčia 27-ąjį savo jubiliejų ir simbolizuoja laisvę mūsų Baltijos šalyse. Kura šodien svin savu 27. salidojumu gada dienu un piemin Baltijas brīvību. Mes čia susirinkome pagerbti tų, kurie kentėjo nuo totalitarinių režimų ir dar kartą patvirtinti mūsų bendrą įsipareigojimą laisvei, teisingumui, tiesai.
Mēs šeit esam sanākuši, lai godinātu, jūs teikt daug, kad aš negaliu atsiminti, kā jūs pasakāt. Mes susirinkome čia pagerbti, Mēs šeit esam sanākuši pagodināt, kurie kentėjo nuo totalitarinių kuri režimų cietuši no totalitārā režīma. ir dar kartą patvirtinti mūsų bendrą įsipareigojimą Un vēlreiz atzīmēt mūsu kopējo laisvei, teisingumui ir tiesai. brīvībai, taisnībai un godam. Lietuvos tremčių ir deportacijų asociacijos Baltijos alijanso vardu Lietuvas represēto asociācijas Baltijas vārdā nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius ir perduodu nuoširdžius linkėjimus nuo Lietuvos politkalinių tremtinių sąjungos. no sirds visus sveicu un pārdodu linkējumus. Un sveicinu viņiem Lietuvā ir apvienojušies kopā brīvības cīnītāji un politiski represētiem. Vos prieš savaitę Lietuvoje Ariogalai susirinkome pagerbti politinių kalinių ir tremtinių atminimą. Pirms nedēļas Ariogalā Lietuvā bija 37. salidojums. Šiandien Latvija tęsia šią bendrą Baltijos tradiciją. Šodien Latvijā notiek Baltijas tradīcija. Kartu šie susibūrimai priminė mums bendrą istoriją, mūsų patirtas aukas ir įpareigoja išsaugoti istorinę atmintį. Mēs atceramies, vēl pamiršau. Kartu šie susibūrimai Mēs kopā atzīmējam šo pārdzīvojumu. primena mums bendrą istoriją, Mūsu kopējo vēsturi, mūsų identitetą, patirtas aukas, mūsu identitāti įsipareigojame išsaugoti istorinę atmintį. un atcerēties mūsu vēsturi. Mes prisimename okupacijų, trėmimų, persekiojime sukeltas kančias. Mēs pieminam okupācijas paliekas. Tačiau pirmiausiai švenčiame čia žmogaus dvasios pergalę. Bet vispirms mēs šeit atzīmējam cilvēku dvēseles uzvaru. Laisvės pergalę prieš tironiją Brīvības uzvaru pār tironiju ir tiesos pergalę prieš melą. un pret meliem. Istorinės atminties ir Baltijos alijansas nėra praeities muziejus. Baltijas alianse nav aizmirstā muzeja vēsture. Tai mūsų moralinis kompasas. Tas ir mūsu morāls kompas. Primena mums, kad demokratija reikalauja nuolatinės atsakomybės, drąsos ir budrumo. Par mūsu, man tiešām grūti uzreiz tā pārtulkot, dar karta galima. Tai mums primena moralį, Mēs pieminam morāli, kad demokratija reikalauja nuolatinės atsakomybės, lai demokrātija drąsos ir budrumo. palīdzēs. Pieprasa varonību. Baltijos valstybių patirtis svarbi ne tik mūsų tautoms, bet ir visai Europai. Baltijas brīvība ir svarīga ne tikai mums, bet visai Eiropai. Rusijos agresija prieš Ukrainą parodė, kad totalitarinės ideologijos sugrįžta. Krievija ir pierādījusi, ka totalitārais režīms atgriežas. Kai istorija pamirštama, o tiesą pakeičia propaganda. Ka vēsture tiek aizmirsta un tiesa dzīvo propagandā. Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Lenkijos atstovų dalyvavimas šiandien atspindi mūsų bendrą istoriją. Latvijas, Lietuvas, Polijas biedrība šodien sargā mūsu vēsturi. Bendras vertybės ir vieningai įsipareigojama saugoti istorinę Europos atmintį. Kopīgās vērtības ir saudzēt mūsu Eiropas atmiņu.
Tegul šis 27. Latvijos politiškai represuotų asmenų sąskrydis lai šis 27. salidojums tampa prasmingo atminimo renginiu ir naujų įkvėpimų mūsų bendriems įsipareigojimams. Lai palīdz mums cīnīties tālāk. Istoriniai tiesai, vēstures tiesai, laisvei ir demokratiniai Europai. Brīvībai un Eiropas demokrātijai. Nuoširdžiai dėkojame Latvijos politiškai represuotų asmenų asociacijai. No sirds pateicamies Latvijas politiski represēto asociācijai. Ogres savivaldybei ir visiems organizatoriams už šį svarbų renginį. Ogres valdei un visiem šī salidojuma organizatoriem. Te gyvuoja laisva Latvija, Lietuva, Estija ir Lenkija. Lai dzīvo brīvā Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija. Te gyvuoja vieninga Europa. Lai dzīvo vienotā Eiropa. Paldies. Ačiū. Esu dėkingas, kad šiandien turiu galimybę Lietuvos politinių ir kalinių tremtinių sąjungos vardu Talis Vaismanis įteikti Lietuvos politinių ir kalinių tremtinių sąjungos atminimo kryžių numeris 11. Jisai simbolizuoja. Esmu pateicīgs, ka esam šeit, varam piedalīties šajā salidojumā. Un paldies Tālim Veismanim. Apbalvojums numur 11. Dar vienas momentas. Norime lygiai taip pat pasidalinti, kas yra brangiausia mums lietuviams, buvusiems. Tieši tā gribam dalīties, kas ir svarīgāks mūsu lietuviešiem. Latviams, estams, buvusiems visiems tremtiniams. Latviešiem, igauniem, poļiem un visiem represētajiem. Tai yra duona. Tā ir maize. Austatud ministrid, austatud koosviibijad. Godātie ministri un godātie klātesošie. Tahaks tervitada teid kõiki Eesti represseeritud inimeste poolt. Vēlos jūs sveicināt no visiem igauņu represētajiem. Jätkugu teil tervist ja jõudu. Lai jums pietiktu veselības un spēka. Ja püüdkem veel edasi anda oma kõrval olevatele noortele inimestele. Centīsimies arī turpmāk nodot mums klātesošajiem, blakus esošajiem jauniešiem. Oma mälestusi nendest ränkadest aegadest. Savas atmiņas par tiem smagajiem, grūtajiem laikiem. Veel kord kõike head teile ja tervist. Vēlreiz jums visu to labāko un veselību. Visu labi. Kõige head teile.
думаю, что буду говорить по-русски. Может быть, большинство поймет, как это ходит. В главной мере поздравляю сибиряков. Сибиряков, как у нас в Польше часто говорят, это уже динозавры, которые остальные еще немножко нас осталось. И еще хотим нести память об том, что мы прожили на Сибири, что это были репрессированы системами, которые мы думали, что уже никогда не вернутся. Когда я жил тоже почти 11 лет на Сибири, и когда помер Сталин, мы думали, это уже будет лучше. Но во время, когда нас собрали, чтобы учтить память их героя, их бога, Сталина, одна из молодых девушек сказала: «Еле Богу, может, хотя хлеб будет». Сталин помер, но его методы остались до сих пор. И думаю, что эта система, которая всегда работает против нормальному человеку, не разрешает ему на нормальную жизнь. Так в Латвии, на Литве, или в Эстонии, или в Польше, и в других странах. Мы думали, что это уже мы свободны и можем все говорить, встречаться. Но, как видим, режим повторяется. Опять бандиты напали на Украину. На Украину, которая тоже борется за нас. И это мы все понимаем, что если бы Украина упала, тогда режим Путина брался за нас. Потому именно собрались здесь в комитете, в Союзе, или как-то в Baltic Alliance, чтобы вместе передавать передачу о наших муках, о наших терпениях, которые мы прожили. Не только сибиряки, но тоже репрессированные люди коммунистическим системам. Хотим, чтобы все-таки очень много сказать это не только в наших странах, но в других странах сказать об этом, что мы терпели. Сказать это в главной мере молодым людям, которые часто говорят: это нас не касается, это нас не движется. Мы тоже так думали. И потому мы собираемся, что вместе бороться и говорить, что никогда больше не должно быть режимов, никаких бандитских правительств, которые еще существуют до сих пор. И потому думаю, что очень довольны, что наш друг Талис сделал такую встречу с парламентами государства, с городскими управителями, что это расходится в вашей стране, что это сделать в прекрасном месте, в прекрасной стране. Латвия — это очень красивый край, и он всегда должен быть свободен. И думаю, что наша главная задача — бороться, чтобы никогда больше не было войны, чтобы мы жили свободно, как нам повезло после этих различных восстаний. Особенно в Польше это мы чувствуем, так что 28 июня 1928 года был создан Союз сибиряков. Через 1,5 года, но почти через 2 года мы будем обходить 100 лет Союза польских сильных, которые и в имени правительства советских сильных, польских сильных, мы поздравляем целую наших братьев сибиряков, поздравляем Латвию, поздравляем Литву, Эстонию, но и говорим
Украина, держись. Всего хорошего. Благодаря за прекрасную работу Талиса Веспаниса мы подготовили особенный такой, сделанный только для него, таблицу от польских сибиряков, чтоб помнил, что мы вместе своюем много больше. Это сделано только именно для Талиса. Большое спасибо. Paldies Baltijas valstu aliansē, paldies par apsveikumiem. Lai dzīvo Baltijas valstu alianse. Politiski apsveikumi. Ogres domes deputāts, Ogres novada domes priekšsēdētāja biroja vadītājs un īstenis Latvijas patriots Egils Helmanis. Lūdzu. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministri, Eiropas parlamenta deputāti, cienījamie represētie, mana tēva likteņbiedri. Mēs esam sapulcējušies, lai šķirstītu Latvijas traģiskās lapas. Mēs esam sanākuši kopā, lai atcerētos, bet pats galvenais, lai tas nekad neatkārtotos, lai mēs to nekad nepiedzīvotu, lai to nekad nepiedzīvotu mūsu bērni. Jūs vecākus izsūtīja, tāpēc, ka viņi bija valsts pamats. Nu, viņiem veidojās valsts, un valsts uz viņiem balstījās. Mūs vēlējās pataisīt par atkarīgiem, nespējīgiem vadīt savu valsti. Tagad joprojām mēs izjūtam šo vēsturisko netaisnību un šos vēsturiskās sekas. Tās ir okupācijas sekas, kas diemžēl ir iesakņojušās. Mēs vēlamies atgriezt taisnīgumu, lai būtu taisnīga tiesa, bet nevar atgriezt jūsu vecāku dzīvības, nevar atgriezt nolaupīto bērnību, izpostītos likteņus. To nevar atgriezt, bet mēs varam nodrošināt, ka tas vairs neatkārtosies. Taisnīgums ir saistīts ar netaisnības nepieļaušanu. Lai nepieļautu netaisnību, ir nepieciešams pieņemt kolaborācionistu likumu. Taisnīgumu, likuma taisnīgumu Latvijas valstī nodrošina deputātu kopums. Kāpēc joprojām nav pieņemts kolaborācionistu likums? Kāpēc mēs dzīvojam, kā Edgara Liepiņa dziesmā Ķieķēns ar klimpu, savārījušies kopā? Kāpēc mums nav šīs skaidrības? Es domāju, ka tas ir jānovērš un šī lieta ir jālabo. Jebkurai sevi cienījamai valstī ir vajadzīgs kolaborācionistu likums un ieviest zināmu skaidrību. Jo atskaitei ir jābūt. Mums kaut kā neveicās ar to saimniekošanu. Mēs daudzi runājam gan pozitīvi, bet patiesībā daudz ceļojot par pasauli,
tu redzi, kad mēs atpaliekam. Mēs atpaliekam, un to rāda arī statistika. Mūsu pensionāru labklājība ir viena no pēdējām Eiropas Savienībā. Mūsu spēcdienesti tiek vērtēti ar 1 punktu un ir pēdējā vietā, atpaliekot no pirmās vietas no Angļiem pa 240 punktiem gandrīz. Un aizdomāties liekas, kas ir tas ceļš, kāpēc mēs atpaliekam. Jā, mēs izmirstam, mēs paliekam mazāk, mēs piedzimstam mazāk nekā mēs mirstam, mēs paliekam mazāk. Mums pazūd konkurence. Šī konkurence tiek ierobežota visādiem birokrātiskiem likumiem un ir jābeidz birokrātiski ierobežot tos, kas vēlās būt Saeimas deputāti, lai cilvēki, kas ir saimnieki, lai cilvēki, kas ir uzņēmēji, viņi arī var kļūt par tādiem. Jo jebkura konkurence, viņa radīs mums iespēju. Mums ir kaut kas krasi jāmaina. Mēs nevaram dzīvot kā agrāk. Šeit vairs dekorācijas nomaiņa neko nelīdzēs. Šeit ir vajadzīgs kapitāls remonts. Otra lieta, ko es gribēju arī minēt, kad no atmodas sākuma līdz šīm dienām ir likvidēti 376 bērndārzi, 529 skolas, 45 profesionāli tehniskās skolas. Dažas no viņām, protams, ir reorganizētas, bet tas nemaina šos traģiskos ciparus. Tas ir 950 skolas. Un patiesībā mēs atrodam naudu, lai pētītu lāčus par 180 000. Mēs atrodam naudu, lai pētītu boltu vadītājus, kā viņi jūtās. Mēs 200 miljonus atrodam naudu nevalstiskam sektoram, bet mēs nevaram atrast lauku skolām naudu. Es gribu teikt, ka mums ir mainījušies orientieri. Mēs esam saputrojušies nedaudz. Ir galvenais ir izglītība. Izglītība spēs glābt Latviju. Spēs atgriezt mums konkurences spējīgus. Sākās Latvijas sapnis. Tagad, protams, jaunatvieši vairs nav tie, kas agrāk. Kā jūs redzat, dažus politiskos spēkus. Un daži politiskie spēki no savām Saeimas anketām ir izsvītrojuši vārdu latvietis. Vai viņiem sapnis Latvija ir beigusies? Ja viņi izsvītrojuši no savām anketām, vai viņi pēc tam negribēs, lai jūs izsvītrojat to no savām? Mēs esam atbildīgi par mūsu valsti. Sapnis Latvija vēl nav izsapņots. Mana sapratne veidojās caur manu ģimeni. Mana vectēva 2 vecākie brāļi aizgāja strelniekos uz Krieviju. Viens pazuda Pirmā pasaules karā Krievijas stepēs, otru 36. gadā likvidēja. Manu vectēva māsu izsūtīja uz Sibīriju, šķīra no ģimenes Almu. Bērni atdeva viņu bērniem visu, pati aizgāja bojā. Dēļ tās netaisnības mans vectēvs aizgāja karot leģionā. Krita. Izdzīvoja tikai viens jaunākais vīlis no 6 bērniem. Un tad, kad mēs vēlējāmies uzlikt sarkano karodziņu simbolu pie leģionāru viņa ļenuma, mums viņu salīdzināja ar Georgu Lentīti. Mūsu tagad atbrīvotajā valstī salīdzināt leģionāru karodziņu ar Georgu Lentīti. Kāds varbūt saka,
Helmanim nav tāda retorika. Mana retorika ir tāda, kad es to nepieļaušu salīdzināt. Tāpēc Ogrē parādījās 3,5 metra augsts leģionāru vairodziņš, piemiņa visiem leģionāriem, kas aizstāvēja, aizsargāja jūsu vecākus. Tos, kurus izsūtīja. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka sapnis par Latviju nav izsapņots. Mēs strādāsim un būvēsim viņu no jauna. Tas, ko es gribu teikt, kad es aicināšu Ukrainas karavīru apakšpulkvedi Sergeju Šakunu šeit. Un arī Tāli Veismani. Ukraiņu karavīrs ir atvedis Ukraiņu valsts apbalvojumu Tālim Veismanim par to, kad jūs represētie palīdzējāt Ukrainai, viņi to neaizmirsīs. Un šeit ir apbalvojums, viņi ir atbraukuši to pasniegt. Dotajā brīdī Ukraiņu karavīrs ārstējās Ogres slimnīcā un atgūst veselību pēc smagām kaujām tieši Doņetskas frontē. Sergej. Добрий день. Шановне товариство, дякую вам за запрошення. Viņš pateicās par palīdzību. Шанування тих людей, яких Москва депортувала з рідної землі, з рідної хати, депортувала в Сибір. Вічна пам'ять тим людям, які загинули в Сибірі. І дякую вам, дякую естонцям, латвійцям, литовцям, полякам, які сьогодні піднімають питання і розказують, що відбувалося, коли Москва депортувала вас з рідного дому. На сьогодні на територіях, окупованих Москвою, Москва продовжує депортувати наших людей, наших дітей. Москва – це є фашист, чисті фашисти. І це треба казати вслух. Дякую Латвії, дякую латвійцям за допомогу Збройним силам України. Слава Україні! Слава Латвії! Дозвольте за допомогу Збройним силам України Талісу Вайсманіс вручити медаль «Честь і слава» за те, що він неодноразово був в Україні і допомагає Збройним силам. Дякую вам. Patiesībā tā medaļa ir visiem represētajiem, visi, kas palīdzēja Ukrainai un kas palīdz un kas jūt līdzi, jo tieši jūs ziniet, ko nozīmē represijas un ko nozīmē tagad, kad Ukrainas Luganskas bērnus sūta uz Krieviju. Un jau daudz viņi ir jau, kā saka, ar propagandu pilni, un viņi atgriežās atpakaļ frontē un jau karo pret Ukrainu. Tie nav joki, un jūs to visu esat piedzīvojuši ar savu personīgo dzīvi. Paldies jums, Lēs! Таліс був у нас в Донецькій області, в Запоріжжі і не раз. Paldies Ukraiņu apakšpulkvedim, paldies Kelmaņa kungam un paldies arī jums. Jāsaka tā, ka mēs darīsim vēl daudz lielas lietas kopā. Mēs darīsim kopā ar lietuviešiem, igauņiem, poļiem. Un ticiet man, nāk rudens, un šeit arī Kalmas kungs. Mēs savāksim sagas, mēs savāksim ģenerators, mēs aizbrauksim. Un tas nav viegls darbs. Tas, ko izdara arī Egils Helmans, tā ir katru dienu varoņu darba. Tā ir varoņu darba, ko viņi dara Ukrainā. Un viņi, arī Helmaņa kungs, viņš nebrauc kaut kur uz atpūsties.
tā ir Zaporīža, tā ir Harkiva, tas ir Izjum, tā ir Dnipro, Pokrovska. Ziniet, tur būt, tas kaut ko nozīmē. Slava Ukrainai, slava Latvijai! Ar muzikālu sveicienu un brīnišķīgu koncertu šodien pie jums ansamblis Tobeles Zemessargi. Lūdzu!